Uztraukums. Vispār man liels challenge. Es atradu jaunu pirkumu. Oi! Baigi whack. So, mēs varam braukt tālāk. Man brokolis. Cause I concentrate, you know you got it wrong, no. Jūs varat droši sākt tā kamera vieta. Vajag aplaudēt? Nē, tā kā rolojas tur klipā. Mani sauc Kaspars. Čau, es esmu Madars. Esmu Unigunda un jūs skatāties kanālu Flight. Un šodien mēs uztaisīsim challenge, kur mēs iepērkamies 10 eiro vērtībā humpalās. Te jau redzēs, kā mums veiksies. Un mystery shoes. Jā, vispirms mēs Hoodshopā izvēlamies sev apavus. Un Hoodshopā ir vislabākie apavi. Kā es ceru dabūt sev kā Jordanu, moš tur Air Max, viņi zin kā 90. 720 Air Max, nav mīļi. 420 Air Max, jā. Mums bija uzdevums izvēlēties mystery kurpes, kuras mēs izvēlamies ar aizvērtām acīm. Mēs neredzam ne krāsas, pilnībā neko. Tālāk mēs ejam uz humpalām, izvēlamies drēbes 10 eiro vērtībā, un pēc tam mūs novērtēs mystery viesis. Unigunda, tu esi gatavs doties šajā izaicinājumā? Jā. Tas ir labi. Jo. Madarne, esi aicināts studijā. Tātad es tev aiziešu acis un aizdīšu tevi uz tavu darba laukumu. Ok. Let's go. Ko, Jordani? Es ļoti esmu pārsteigts, ka es nesaprotu, ko vēlams aiztieku. Zābaks mums nevajag. Tas ir Nike for show. Nē, šitie jau tāda interesantā, kāda Air Force viņi varētu būt. Svīst. Uztraukums. Tas varētu būt Air Force arī. Nē, tas nav. Šīs čist ir, ko es neaiztikšu. Es mēģināšu šitos. Viņi tādi balki īstās, jā. Čau, mamu! Man liekas, ka būs labi. Es ņemu šito. Kuras? Šitā. Jā, nepārdomās vairs. Nē. Ok. Atradīšu sev kaut ko. Nav sūdīgi, nav slikti. Shit! Šitie ir Xboxa? Man liekas, šits nav Xbox Editions. Holy shit, trešie. I fucking love them. Es gandrīz nopirku viņus. Melns un zaļš akcents kaut kur. Vajadzēs atrast, būs grūti, bet varēs. Ko tu tagad darīsi? Tev jāsaka, tu iesi meklēt drēbes. Jā, es iešu meklēt drēbes. Nē. Šitām taču tā jākvārtīm neiekļaus mūsu limitā, mūsu budžetā. Tādās var piefotoshopēt kaut. Labs.
Kādas sajūtas? Čučēt. Mums nav daudz īsti izvēles. Ļoti pamaz. Mums jābrauc citu. Braucam tālāk. Vispār man liels challenge. Man vajag šiem Air Maxiem atrast sev outfitu. Oi! Man bē. Cik mums nauda bija? 10 eiro. Oi. Solitērs un Vils bija. Tas viss. Šautauts Vilovai. 2,50. Širais. Dikijs krēkls. 2,42. Sanāk 5 eiro. Money's tight. Ok, jāiet meklēt bikses. Jihā! Šis būtu variants, bet nav sportiski jāka. Baigi whack. Bikses ir pirmais, ar ko es sāku, bet šoreiz tas ir pēdējais, kas man atliek, un es nevaru galīgi atrast. Tāpēc arī visu gadu staigāju vienās biksēs, jo es nevaru atrast labas bikses. Es domāju, es iešu pirmajās humpulās kaut kāds 5 minūtes un outfits gatavs. Mēs varam braukt tālāk, jo es neko neatradu atkal. Jā, kur? Tiešām ļoti atvainojos. Tur arī nekas nebija. Man ir brokolis, kurš ir foršs zaļš, un man ir priekšauts. Holy shit, tie ir tikā Oh shit! Es pat nezināju, kas tāds īsti ir. Man ir ideja. Man gāja ļoti labi. Es iztērēju bišķi vairāk nekā vajadzēja iztērēt. Un pirmo, ko ieraudzīju, kas patika, uzreiz ņēmu. Un savu outfitus atradu 10 minūtēs. Es iztērēju 12 eiro no 10. Es sāku ļoti pārliecināti, bet viss aizgāju lejup, tad, kad es nevarēju atrast nevienas bikses. Beigās ieķēru kaut kādas sieviešu uz dullo, vienkārši pop un somā. Nu, es samaksāju, protams, rekordčeki. Iztērēju 10,41. Izrādās, viss, ko es gribēju nopirkt, bija nevajadzīgs, tāpēc es atradu jaunu pirkumu, kurš iespējams pilnībā izmainīs visu outfitu, bet varbūt es palikšu pie vecās idejas, es vēl nezinu. Un jā, es māju un dārzam nopirku ķēdi, kur iekarināju atslēgu. Es iztērēju kopā apmēram 11 eiro pa outfitu, tīri par 2 outfitiem, nu jau. Un tagad mēs iesim pasīties, kas fito, kas ne, un tad redzēsim, kas notiek tālāk. Tātad mēs esam atpakaļ Hoodshopā, un mēs esam visi izpildījuši challenge. Mums ir atnākusi multimākslinieca Terēza. Viņa ir ļoti excited par mūsu apģērbiem. Super excited. Mēs iesim tagad pārģērbties, lai parādītu mūsu apģērbus, un lai viņi varētu mūs tos novērtēt. Kaspars pirmais. Bikses bija pirmās, ko es nopirku, jo viņas mierīgi iet klāta kurpēm. Parasti melnas bikses, bišķiņi apspīlētas. Šīs bikses nopirku 4. humpulās, kurās iegāju. Tad bija 5. kuras ieskrēju ātri iekšā, tur es ieraudzīju brokoli un batīstas kleitu. Baristas kleitu. Un jā, un es vienkārši paķēru, tāpēc, ka viņi bija zaļi. Un tad es atbraucu uz Rīgu un es iegāju veikalā un ieraudzīju šito. Lēnām tas sanāca kopā. Chains. Es mājai un dārzam nopirku 70 centiem parastu ķēdīti, un šo es atradu mājās. Un jā, kaut kā tā viņš viss salikās lēnām kopā pats par sevi. Es tieši gribēju prasīt, par to ķēdi. Bet nē, tā man patīk. Es arī pats varu jau redzēt, ka man patīk izvēlēties to 1 vai 2 krāsas, un tad no tā arī sastāv viss outfits. Bet bikses, protams, bikses, es domāju, ka derēs arī pie visa. Es domāju, ka veiksmīgi man patīk ļoti krāsa. Tas izvēlas, man patīk brokolītis, lai es domātu to kā draudziņš vai kā somiņu vai kas tas, nezinu. Viņš vēl somi pēc idejas, bet viņš vēl nav. Ja somi, tad man patīk.
Jā, vai tu pats saplēsi to džemperu, vai viņš tāds jau bija? Nē, es tādu atradu. Es varēju palūgt atlaidi, es domāju. Bet tā, es domāju, jā, veiksmīgi, man patīk, viss kārtībā. Vamos, Kaspar. Kaspars mācis. Gara diena. Lai iet meiteni, tad beigās puisis atkal. Stambotām iedomājos, ka tas varētu uz tā tekstūra būt nedaudz futuristiskā stilā. Un, kad es iegāju veikalā, es ieraudzīju tos sportiskos šortus, kā man viņi patika. Un es izdomāju uzreiz kādu outfitus kopā gribu, un uzreiz arī visu atradu. Viss vienā veikalā? Jā. Diezgan veiksmīgi. Jā, man tās botas arī laikam nav baigais favorīti. Es nevarētu tā. Jā, tā jāka diezgan veiksmīgi pie botām šeit, kad iet klāt. Un vibe viņš arī patīk, bišķi tāds 90s, bet nezinu, nebija dzimus tajā brīdī vēl, bet es domāju, uz krāsām tu diezgan tīri noturējies un arī thumbs up. Urā! That's right. Okay. Tātad, kā viss sākās? Es iegāju pirmajās humpalās, es atradu šito Dickies kreklu, un es nevarēju atrast bikses šim kreklam, jo man neviens nederēja. Un bikses es atradu pēdējās humpalās, pēdējā minūtē, es viņas pat neuzmērīju, es vienkārši viņas paņēmu, sieviešu nodaļā, jo viņas bija diezgan elastīgas. Un jā, beigās man derēja. Centos es tādu sportiskāku stilu, kaut kāds skaterboy sanāca. Kad es izvilku apavus. Nu, es nezinu, man tiešām nav manā stilā, nav manā gaumē. Un jā, kā jau jebkurā outfitā, accessories, Will Smith disks man te ir, freaking it. Jā, lukturīts, kurš nespīd, nav baterijas pat. Zin kā, nav man arī pulkstens nestrādāts. Protams, patīk man kā strādniecēju tos krekliņš diezgan veiksmīgi, jā. Protams, arī atkal krāsas, visus esat saskaņojuši. Jā, es izvēlējos safe route, izvēloties topu pieskaņotu. Un plusiņš par to, ka tu piedomājies kaut kādiem aksesuāriem, tas disks un viss disku arī, kur dabūji. Humpalās arī, jā, pa 70 centiem, ja nemaldos. Veiksmīgi ļoti. Jā, un par lukturēšanu viss labi. Es domāju tā, you can do another spin, another flip. Okay. Es sākšu tad arī ar tevi kā pirmo. Protams, patīk brokolīts. Būtu labāk, ja tā būtu somiņa. Bet, džempers laikam ir man tas vismīļākais. Es īsti nesapratu šito, kādu viņam jēga ir. Bet, jā, pārējais viss, vienīgais es laikam ar biksēm kaut ko bišķiņ citu izdomāt. Es domāju, ka, humpalās var arī visu kaut ko interesantāk atrast nekā vienkārši melnas bikses. Tālāk, man ļoti patīk tos strīpainās. Viss tur tā forši, arī krāsiņas labi ar jaku. Man patīk, ka tur ir tas pelēkā strīpa jakai, un viņi saskan visu ar botām. Un es atgādinu man kaut kādu, tagad nezinu, kas šitā Kardashian, kaut kāds street styles. Apmēram, jā. Arī iedomājos uzreiz. Jā, tas tā, un es vienīgi esmu prasītos arī varbūt kaut kāds aksesuāriņš vai kaut kāda, man rītīgi patīk viss spīžīgais un viss tas, bet tā jau laikam gaumas lieta.
Un tad tālāk par tavēju outfitu, protams, man ļoti patīk tas spilgtais, kas tagad laikam ir vēl joprojām modē, es nezinu īsti. Un arī par tiem piedomātiem aksesuāriem bikses, protams, izvēlētos tāpatās kā tās iepriekšējās citu kaut ko. Bet, ja tu saki pēdējā minūte, bet tā arī, man liekas, ir gaumas lieta, un jūs visi esat maleči, un viss ir kārtībā. Laikam, kad apsveicam laimētājus brokolītes. Paldies manai mammai. Mammai, tētim un vecākiem. Nē, man šitais outfits bija laikam tāpēc, ka man ļoti patīk tāda ķēde, kas tagad ir riktīgi, kaut kādas šitādas smagās ķēdes vēlāk atkal ir atnācis atpakaļ, un tas brokolīts vienkārši ļoti mīļš ir vitamīnu brigāde. Tāpatās, jā, tas bija vienīgais outfits, kas man tā patiešām pārsteidza. Urā! Paldies Foodshopam par kurpēm. Paldies Terēzei par atnākšanu ciemos pie mums Foodshopā. Es iesaku jums visiem pamēģināt, nofilmējiet, sūtiet uz Instagramu. Draugiem LV, inboxā. Tiekās. Čau.